Kāda ir tava ideāla diena kā studentam? Es esmu ap 9 fakultātē. Es esmu parasti ieradies uz darbu. Un tad es strādāju kādu laiciņu, līdz sāks lekcijas, aizēju uz lekcijām, pavadu veiksmīgi lekciju laiku. Un tad turpinu darboties darbiņos. Respektīvi, veiksmīgi izdevusies diena būtu tāda diena, kurā esmu izdarījis daudz vērtīgu darbu, lai man būtu gandarījums par padarīto. Vienmēr prieks, kad ir praktiskie darbi. Viņi tiešām padara lekciju jēdzīgāku un dienu uzreiz vērtīgāku. Mēs uzreiz tad praktiski varam pielietot mūsu iegūtās zināšanas. Vismaz tajās dienās jau tā, ka mēs esam universitātē. Perfektās dienas arī neskapēc, man liekas, arī, kad tu visu nakti strādā. Man ļoti patīk. Man ļoti patīk naktī strādāt pie darbiem un justies tā, it kā mēs esam pie deadline un mums ātri jābeidz kaut kas un mēs kā fiks kaut ko taisam. Mana ideālā diena ir pamosties laicīgāk, stundu iepriekš pirms darba. Sagatavoties morāli, noskaņot sevi tam. Tad, protams, darbā pastrādāt. Jā, kā es strādāju pilnas slodzes darbu, tad ir grūtāk sabalansēt, bet cenšos iekļaut arī ikdienā sportošanu, aktīvu dzīves veidu, kā pavadīt, vai tā ir staigāšana, vai skriešana, vai peldēšana. Jebkas galvenais uzskatu aktīvi nodarbināt sevi, lai stresa hormons samazinās kortizola līmenis. Kad, piemēram, ir tikai viena lekcija, kur ir nedaudz pastāsta pasniedzējs kaut ko, tad ir praktiskais darbs, ko izdara turpat tajā vietā, tajā telpā. Bet ne 8. Nē, 8 nē. Nu, var tā tajos 10:15. Jā, ideāli 10. Līdz pusdienām. Jā, normāls pamodies, paēdis. Un tad aizēju uz lekciju, un tad izdarīju, nedaudz pamācies, izdarīju kaut praktisku, un viss doties mājās. Kas nav jāprezentē. Tas ir vienkārši varbūt jāiesniedz ortocā. Varbūt. Bet ir izdarīts, un viss skaitās. Jā. Nav lekcijas 8 no rīta. Varbūt lekcijas no 11, 12. 2 stundas information dump. Kaut kāda trakā lekcija par kaut kādām super jaunām tehnoloģijām, un tu vienkārši sēdi tā kā kinoteātrī tā. Oh, wow, crazy! Tad 2 stundas pusdienas, tad laboratorijas darbi līdz 3. Kaut kādā vienā no laboratorijām, kur tu varēsi kaut ko izaudzēt un kaut ko paskatīties, kā mainās kaut kādi materiāli, kaut kas maģisks. Un tad, lai kādos 4 var iet mājās. Un nekādi tā kā darbi pēc tam. Jā, Tas ir labākais.